Nu var ķerties klāt pie risoto vārīšanas. Risoto nāk no Ziemeļitālijas. Tas tur ir ļoti populārs, un tas ir ļoti labs veids, kā rīsiem pievienojot dažādas garšas, padarīt tos neaizmirstamus. Risoto nekad nevar būt par daudz. To var ēst un ēst un ēst. Pārsvarā izmanto divu veidu rīsus, bet pie mums Latvijā nopērkam tieši arborio šķirnes rīsi, kur ir tādas ovāls, iegarenas formas rīsi un kuri ilgi vārās. Un svarīgi vārot rīsus šī ilgā procesa laikā, lai rīsos esošā ciete izdalītos pēc iespējas lēnāk. Lai pastiprinātu risoto garšu, es izmantošu apceptus sīpolus. Tos apcepu sviestā, ņemu 100 gramus sviesta un 2 mazus sīpolus. Sviestu izkausēju. Risoto var gatavot gan ar gaļu, gan ar sēnēm, gan arī dažādiem dārzeņiem. Bet šodien gribējās kaut ko gaišu un saulainu, tāpēc es izvēlējos gatavot risoto ar safrānu un parmezānu sieru. Kad sviests jau sāk čurkstēt un vārīties, pievienoju smalki sasmalcinātus sīpolus. Tagad tie sviestā cepsies aptuveni kādas 15–20 minūtes. Pa to laiku apcepšu olīveļā risoto rīsus. Olīveļu ņem aptuveni tik daudz, lai tā nosedz katlu apakšu. To uzkarsēju. Un tad ņem 300 gramus arborio rīsus. Risoto Itālijā skaitās kā pirmais ēdiens. Tas tā kā pie mums būtu zupas. Bet savukārt pie mums tas vairāk ir iecienīts jau kā pamatēdiens. Jo tas ir ļoti sātīgs. Sevišķi, ja tam pievieno, piemēram, jūras veltes vai gaļu. Tad, kad rīsi ir apcepušies un tie jau ir karsti, roku vēl var noturēt, tad ir jāliek klāt vīns. Es izmantoju baltvīnu, var izmantot arī prosecco. Rīsus pirms tam apcep, tāpēc, lai vīns labāk tajos iesūktos un tie sadraudzētos. Kad sīpoli ir apcepušies, mīksti tos caur sietu izkāšu, lai risoto nebūtu sīpolu gabaliņu. Kad vīns jau ir sadzīvojis ar rīsiem, sāku liet klāt buljonu un pievienošu arī izkāsto sīpolu un sviesta maisījumu. Buljonu labāk pievienot uzkarsētu, lai tas nav augsts. Un risoto vāro tas ir visu laiku jāmaisa. To vāra aptuveni 40 minūtes. Vienkāršāks veids, kā gatavot risoto, ir vienkārši katliņā sviestā apcep ļoti smalki sagrieztus sīpolus. Tad, kad tie ir mīksti, mazliet apcep rīsus un tad pievieno baltvīnu vai prosecco. Es gribēju, lai manā risoto sīpolu gabaliņi nav jūtami, tāpēc es tos apcepu atsevišķi un izbēržu caur sietu. Kad rīsi ir jau gandrīz gatavi, tad mazā krūzītē atšķēdu safrānu ar buljonu, tā, lai tas labāk izšķīst, un pievienošu rīsiem. Safrāns dos skaistu dzeltenu krāsu. Tagad to leju klāt, maisot. Safrānu vajag pievienot naža galu. Pavisam nedaudz. Risoto vāru uz pavisam lēnas uguns. Visu laiku ir jāskatās, lai tas nepiedeg. Un jāpapildina ar buljonu. Uz šiem 300 gramiem risoto man ir vajadzīgi kāds 600 gramu buljonu. Tātad 2 reiz vairāk. Tad, kad rīsi gatavi, tad risoto pārkājus ar parmezānu sieru, lai tas nedaudz pakūst, kā arī pasniedzot pārkājus to ar sasmalcinātu, sarīvētu parmezānu sieru. Gatavošanas laikā vajag noteikti pagaršot risoto un pievienot nepieciešamās garšvielas. Daudz sāli, piparus, ieprasās. Ja gribās tādu maigu garšu, tad var pievienot pavisam nedaudz sāli. Risoto ir jābūt krēmīgas konsistences. Tas nedrīkst būt sauss, ciets. Tagad to ņem nost no uguns un ļauj tam nedaudz ievilkties. Viss šodien ir krāsaini, koši, zeltaini, gaiši. Tā ir jāsagaida, draugi. Mēs dalījām apelsīnu, viņš viens, mūsu daudz. Viena daļa edzītim,
Viena daļa lācītim, viena daļa lapsiņai, nu bet vilkam miziņa. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. We try to divide the range. We are many, he is one. One piece to bear, one piece to fox, one piece to elephant. But the wolf has everything what is around orange, really. La, la,